Kāda Ventspils būs pēc 4, pēc 20, 50 gadiem? Manā skatījumā pēc 20 gadiem Ventspils būs ļoti pazīstama pilsēta pasaulē, kā ļoti atpazīstams turisma centrs, uz kurieni vēlēsies braukt cilvēki no visas pasaules. Tāpat es redzu Ventspili pēc 20 gadiem kā ļoti attīstītu pilsētu, kas ir pārgājusi uz zaļo enerģijas izmantošanu un ar augsti attīstītu uzņēmējdarbību, ar gudriem cilvēkiem, laimīgiem, kas īsteno savas idejas, realizē savus sapņus, rada prieku sev un sev apkārtējiem. Un es izlēmu kandidēt Ventspils vēlēšanās, jo vēlos dot savu ieguldījumu pilsētas un ventspilnieku labā. Esmu uzkrājis zināšanas, pieredzi uzņēmējdarbībā, un man piemīt neatlaidība, mērķtiecība. Es eju uz savu mērķi, soli pa solītim, neatkāpjoties. Un tad es vienu dienu nodomāju, kāpēc to visu nevarētu izmantot daudz plašāk, to visu izmantot pilsētas labā. Un tā es nolēmu kandidēt. Man vienmēr ir bijuši augsti mērķi, vienmēr bijuši ambiciozi mērķi, bet reāli sasniedzami mērķi. Un es uz tiem eju, soli pa solītim. Reizēm ir, varbūt reizēm piezogas doma, kāpēc tu to visu dari, kāpēc ir taču tik grūti, kāpēc tu to visu dari. Bet tajā brīdī man talkā nāk mana neatlaidība, mans gribas spēks. Un kad es sajūtu, ka tas viss, ko es esmu izdomājis, iecerējis, ka tas viss izdodās un ka tas iet uz priekšu, tad arī rodas tas prieks un gandarījums un vēlme darīt tālāk un daudz vairāk un plašāk. Un šajā gadījumā es tiešām no sirds vēlos attīstīt savu pilsētu, savu Ventspili.